Ja jūs esat viena no biznesa lēdijām, kurām absolūti neatliek laika mājokļu uzkopšanai, jums noteikti vajadzētu griezties pēc palīdzības uzņēmumā KP2. Mēs esam uzkopšanas uzņēmums, kas nodarbojās ar pilnu uzkopšanas servisu. Tas ir sākot no vienstabas dzīvokļiem, beidzot ar industriālajām telpām, noliktavām, ārā teritorijām, degvielas uzpildes stacijām. Mūsu darbības sfēra ir virzīta divos virzienos. Tas ir uzkopšanas servis un arī higienas preču izplatīšana, kas mums kā neatņemama sastāvdaļa nāk līdzi, ko mēs paši izmantojam, tīrot ēkas un teritorijas, kā arī citiem to piedāvājam. Un pie šīs ekonomiskās situācijas daudz izvēlās paši ņemt darbā savus darbiniekus, viņus uzturēt un likt viņiem tīrīt savas biroju telpas, īpašumus savus. Bet īstenībā vajadzētu padomāt par to, ka tieši to pašu cenu jūs varat maksāt uzkopšanas servisam. Turklāt jūs maksājat sociālo nodokļu vietā pievienotās vērtības nodokli, ko, kā mēs zinām, mēs varam dabūt atpakaļ. Tas nozīmē, ka jūs maksājat to pašu cenu, bet faktiski jums ir daudz izdevīgāk. Turklāt jums daudz bonus nāk līdz, kas ir saistībā ar to, ka jums nav jāuztraucās par darbiniekiem, par uzkopšanas līdzekļiem, un kā arī mēs atbildam par visu, ko mēs darām. Personālā ir tikai sievietes. Jautājums, kāpēc? Tā nav nekāda diskriminācija, vienkārši cik pieredze liecina jau vairākus gadus, kad sievietes, tas viņām ir asinīs laikam, kad viņas vienkārši māk to lietu darīt. Viņas māk, viņām izdodās, un viņas ir cītīgas, un viss kārtībā. Ir viens liels pluss, ka mēs visus rūpes paņemam uz sevi, un jums tas ir arī ekonomiski izdevīgāk. Tātad www.apkopējs.lv